Automašīnas novietošana paralēli uz brauktuves daļas. Braucot pa ceļu, vispirms cenšamies atrast piemērotu vietu šādai automašīnas novietošanai. Tāpēc mums ne tikai vajag ņemt vērā savas automašīnas izmēru, bet arī stāvvietas izmēru. Un obligāti ņemt vērā drošu distanci no blakus stāvošām automašīnām. Turpinam kustību uz priekšu līdz brīdim, kamēr labajā aizmugurējā logā mēs ieraudzīsim kreiso aizmugurējo stūri priekšā stāvošajai mašīnai no stāvvietas. Apstājamies un pagriežam stūri pa labi līdz galam. Tālāk ieslēdzam atpakaļgaitu un sākam kustēties līdz brīdim, kad kreisajā sānu spogulī ieraudzīsim labo tālāko stūri automašīnai stāvošai aizmugurē no stāvvietas. Apstājamies un iztaisnojam stūri, lai brauktu taisni. Pēc tam kustamies līdz brīdim, kamēr labajā lejējā vējstikla stūrī ieraudzīsim to pašu kreiso aizmugurējo stūri automašīnai, kura stāv priekšā no stāvvietas. Apstājamies un pagriežam stūri pa kreisi līdz galam. Tālāk mēs iebraucam stāvvietā, kontrolējot, vai iet labais priekšējais mašīnas stūris garām priekšā stāvošai mašīnai. Pēc tam pārnesam skatienu uz aizmugurējo spoguli, kontrolējot attālumu no automašīnas, kura stāv aizmugurē. Pēc nepieciešamības veicam korekciju. Ieslēdzam pirmo pārnesumu, pagriežam stūri pa labi un kustamies uz priekšu līdz stāvam paralēli vai pieskaramies ar labo priekšējo ratu ietvas apmalei. Ja viss notika pēc plāna un viss sanāca, tad uz to varētu arī beigt. Bet, diemžēl, tā nav vienmēr. Tāpēc mēs tagad izskatīsim situācijas, kad kaut kas nogāja greizi. Pirmā un diezgan tipiska situācija, kura var atgadīties pie mašīnas novietošanas stāvvietā, ir, kad automašīna, iebraucot stāvvietā, apstājās pārāk tālu no ietvas apmales. Un šo problēmu nevienmēr var atrisināt ar korekciju. Efektīvāk ir palikt ar stūri pagrieztu pa kreisi, atgriezties uz iepriekšējo pozīciju. Ieslēgt atpakaļgaitu, iztaisnot stūri un iebraukt nedaudz dziļāk. Tas ir nepieciešams apstāties vietā, kur aizmugurējais kreisais mašīnas stūris, kura stāv priekšā, atradīsies labajā lejējā vējstikla stūrī, bet nedaudz tālāk, apmēram tik, cik mēs vēlētos pietuvoties ietvas apmalei. Tālāk pēc schēmas. Stūri pa kreisi līdz galam un iebraucam stāvvietā. Pēc nepieciešamības veicam korekciju. Otrs variants. Pēdējā kustībā, iebraucot, mašīna aizmugurējiem riteņiem uzbrauc uz ietvas apmales, bet attālums starp priekšā stāvošo mašīnu neļauj veikt korekciju. Šajā gadījumā ar pagrieztu pa kreisi stūri jāatgriežas uz iepriekšējo pozīciju. Iztaisnojam stūri un braucam uz priekšu. Tā, lai viegli pārbrauktu nepieciešamo pozīciju. No jauna ieslēdzam atpakaļgaitu, pagriežam stūri pa kreisi un mēģinam iebraukt. Bet nepieciešams būt ļoti uzmanīgiem, sekojot līdzi,
labajam priekšējam mašīnas stūrim, vai viņš tiek garām priekšā stāvošai mašīnai. Ja ir redzams, ka mašīna netiek garām, tad labāk atgriezties uz sākuma pozīciju un sākt visu no sākuma. Bet ja viss ir sanācis un automašīna tiek garām, tad pārnesam skatienu uz aizmugurējo logu un kontrolējam attālumu līdz aizmugurē stāvošai mašīnai. Ja nepieciešams, tad kā iepriekšējos variantos veicam korekciju. Uz to arī viss. Novēlu visiem veiksmi iemaņu apgūšanā, novietojot automašīnu stāvvietā.